Patreiz mēs atrodamies vietā, kur man personīgi, teiksim, jau ir jautājumi, vai vispār tas notiek Latvijā. Tātad mēs atrodamies Siguldā. Jā, Sigulda ir vienīgais Rīgas satelīts šajā projektā. Un patiesībā tas darbs, ko mēs darām, ir jau no 2008. gada, tātad no pirmās dienas. Mēs kopīgi ejam uz šo mērķi. Mēs strādājam divos virzienos. Mēs strādājam uz infrastruktūras sakārtošanu. Ļoti daudz lietas mēs esam izdarījuši gan kultūra vēsturiskā mantojuma sakārtošanā, sporta bāzes, kas pirmā brīdī var likties absolūti nesaistīti ar kultūru, bet tā ir pilsētu vide, kurā cilvēkiem labi justies, dzīvot un attīstīt tās savas iespējas. Un otrs ir šie kultūras notikumi, kas būs nākamajā gadā, un kopā ar Rīgu mēs esam vienojušies par to, ka mums ir 15 pasākumu cikls un 7 lielie festivāli. Mēs atrodamies kur? Stacijā. Stacijā, kur šobrīd ir izvietots arī Siguldas turisma informācijas centrs, un tā ir tā centrālā vieta, kur cilvēki nāk šo informāciju meklēt, un viņi arī varēs šeit uzzināt, un tieši tāpēc arī jau no septembra šeit ir atvērts šis informatīvais stends, kas liecina par to, ka ne tikai ārzemnieki, bet mēs strādājam arī uz vietējiem iedzīvotājiem, jo šis dzelzceļa stacijas laukums ir tāda centrālā vieta. Mums ir svarīgi strādāt arī uz latviešu auditoriju, tātad uz Latvijas iedzīvotājiem, kas šeit atbrauc, un lai iezīmētu tos nozīmīgākos datumus nākamajā gadā, kad viņiem šeit vajadzētu būt. Mēs līdz šim esam strādājuši vairāk tādā lokālā līmenī, labi tādā Latvijas kontekstā, ar atsevišķām aktivitātēm, vai tie ir opera mūzikas svētki vai Kremerata Baltika festivāls, bet mēs gribam ieviest arī tādas novatoriskākas lietas un to tiltu mest višķiņ tālāk, arī starptautiskā mērogā. Un patiesībā Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts mums arī ir tāds mērķis sevi pieteikt starptautiski. Un šobrīd tātad mākslinieki turpina darbu pie vides mākslas objektiem, kas būs gaismas objekti. Tā būs pastaiga pa Siguldu ar tēmu Sigulda ziemā zied. Tad, kad mēs nākamajā gadā, 19. janvārī, atklāsim Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, es jums nevaru apsolīt, ka tā būs uguņošana ļoti grandioza. Tas būs īpašs notikums Siguldas pils kompleksā, jo mums ir ar ko pārsteigt. Ar radošām lietām nāk palkā mums aerodium puiši, tie ir mūsējie, un mēs sadarbībā arī ar Francijas kultūras institūtu gribam sarūpēt Siguldas apmeklētājiem tādu starptautisku pieredzējumu, tātad lielformāta gaismas instalācijas, ap kurām cilvēkiem pulcēties, baudīt karstu dzērienu, sarunas. Ja līdz šim mēs aktīvi esam strādājuši uz mūzikas projektiem, uz Siguldas opera mūzikas svētkiem, tad nākamajā gadā mēs lielāku akcentu liksim uz dabas koncertu zāli, jo mēs uzskatām, ka tā unikālā lieta Siguldā ir ne tikai kultūra vēsturiskais mantojums, bet daba. Paldies liels un novēlam nezaudēt to dedzību, kur es jūtu, un man ir tik liels prieks par to, ka tā vispār kaut ko vēl eksistē. Rīga jau šo to par partneriem neņem.